interesantākiem medību veidiem arī, protams, ir plēsēju medības, kas notiek jau ziemas sākumā, kā ir pirmie sali. 10 grādu salas, kā rodās, principā visiem kažokzvēriem ir akots jau labs, kas ir domāts, ja kaut ko grib darīt no viņiem, arī vienkārši pārdot tās ādas, un sakarā ar to ir arī ļoti populārs pie mums Latvijā, tās ir lapsu medības. Un labs, visu laiku jau mēs te medījām pa vienkāršākiem variantiem, vienkārši medījām uz to, ka to dzīvnieks tiek pamanīts iepriekš, kaut vai tur pāris 100 metru attālumā, un tad pat apstoties reļiefu situāciju, kāda ir, un pa kaut kādiem grāviem pielavoties klāt kādiem pāris 100 metriem. Vieglākais variants bija uz peļu pīkstēšanu, vai ne? Uz peļu pīkstēšanu lapas nāk ļoti labi. Ja viņi, protams, vienreiz tiek medīti tādā veidā, tā viņi vairs to neatsaucās, bet tā viņi skrien pilnīgi automātiski klāt. Un tur ir tādas nianses, ka peļu pīkstēšana it kā saka, ka lapas apstājās un klausās, ka to nevajadzētu pīkstēt, tās ir absolūts muļķības. Ja jūs to dariet ļoti profesionāli un pareizi, tad tajā momentā taisni vajag uzpīkstēt, tad viņi vēl azartiskāk skries uz to taisni virzienu, jo momentāli viņai dzirdi ļoti labi. Viņi nokonstatē vietu, kur jūs esat, un vienkārši jābūt visu laiku gatavam uz precīzi šāvienu, un tad viņi var laist, cik tuvu jūs vēlaties. Protams, peļu pīkstēšanā var iegādāties veikalos dažādu veidu svilpītes, bet ir, protams, viens no labākajiem veidiem, ka jūs pats to iemācāties, vienkārši ar lūpām to dariet, un atkarībā pēc situācijas vai vēša, vai kas te jūs to dariet skaļāk, ja ir bezvēja laiks un klusāks, te jūs varat darīt to klusāk, un kā to darīt, to jau katrs ir, ja kas ar medībām nodarbojas un mežā ir bijis, dzirdējis, kā peles tur pīkst, un ka ņemās, un ka viņas tur satiekās, ka kaut kāds tur viņiem pat ir tāds strats, vai ne, un tādā momentā, ka jūs skrien, tad viņa klausās tā lapas, tad jūs uztaisiet tādu traču, to pīkstēšanu, tad viņa vēl azartiskāk skrien. Un, ja ir tādas nopietnas ziemas, ka barības viņām problēmas, tad viņas uz peļu pīkstēšanu nāk vienreizēji, vai ne? Un kā to darīt, tik elementāri, vienkārši ar lūpām to daru, un es uzskatu, tas ir viens no labākajiem veidiem. Ar šūpītēm varbūt ir tā tiešām, kad viņi klausās, tad nevajadzētu šūpot, ka viņi skrien, tad varētu šūpot, jo tur tā skaņa ir daudz specifiskāka, un to jūs uzreiz redzēsiet, vai ne, kad tā laps nāk azartiski, tā intensīvi pie jums, vai arī viņi nāk ar lielām aizdomām. Un tas apmēram ir tā. Protams, grūti to darīt ir, kad ir salas laukā, vai ne, tādās lūpas. Vienkārši salas, bet tā ir normālā situācijā, ja tā kā šodien arī ļoti saulaina smuka diena, tad absolūti nekādas problēmas. Tad tās aktivitātes, vai ne, to peļu darbībā var taisīt skaļāk un klusāk. Protams, ja jūs esat tos peļu lapas apmedījušas, un arī tās, kas nav nomedītas, ir jau sapratušas, ka jūs tur viņas māniet, tad var izmantot otrs variants zaķa sauciens. Protams, kā to darīt, tad var kaut kādu pastīties, kaut kādas filmas vai kaut kādu video, vai arī, ja, piemēram, jums ir tur kādiem paziņiem truši kaut vai mājā vai zaķi, tad vajag aiziet viņam iekniegt tam trusim pakaļā, un tad jūs redzēsiet, kā viņš tur bļauj, vai ne, vai arī tādā momentā, ja kādam ir gadījies redzēt, kā viņš tur bļauj, tur skaņas ir briesmīgas, vai ne, bet arī tur jācenšas noturēt tādas frekvences, un tur jau ir situācija daudz vienkāršāk, tad jums vienkārši vajag zināt vietu, kur tās lapas apmēram uzturās, un to var dzirdēt pāris kilometru attālumā, un vienkārši tā vajag pacietību arī, tad noliktēties, vajag nolikt ieroci uz pašam apsēsties kaut tā, lai bišķi nomaskēts jūs esat, vai ne, vajag ierot nolikt uz kaut kādu 2-kāju vai 3-kāju, lai jūs varat precīzi to šāvienu izdarīt. Ir, protams, ar ļoti lielu nozīmi vējam, un bieži tā, ka viņas gandrīz gar vēja robežu skrien pie jums, vai ne, tās lapas. Tas, protams, ir daudz grūtāk, jo kā viņi jūs savož, tāpat viņi muks prom, vai arī kādreiz viņi pieskrien tik tuvu, ka jūs nespējat izšaut kaut kāds grāvs vai kas, un tad tie grāvi iekšā. Tad, protams, tā vietai ir ļoti liela nozīme, tad jūs aizbrauciet, apsēžieties, pasēžiet 5-10 minūtes, un tad sākiet to. Tur var dot vienkārši varianci, to skaņu jūs vienkārši taisiet pašu, un tos frekvences, tā, ka tam zaķiem būtu tur tās briesmas, vai ne, ka viņi tur plēš kāds, to jūs ar pirkstiem, ar rokām veidojat, vai ne? Arī tas apmēram tā.
tad vienkārši ar tiem pirkstiem jūs, slāpējat un veidojat to skaņu, ka viņš tur tiek tās kaut kāds dzīvnieks tiek mušī viņu nost, bet arī tā jau, kad ir tāds riktīgi gudrs vecs labs, kad ir arī mums vakar medībās bija tā, ka viņi iznāca pa mežmalā un arī tur kaut kāds 200–300 metri līdz tai mežmalā un vispār tuvāk nenāca. Iznāca, pastījās, arī liela nozīme tad ir, ka jums jābūt obligāti uz zemes, jūs nevarat būt kaut kādā tornī vai kur paaugstinājumā, jo tas dzīvnieks uzreiz labs saprot, ka kaut kas nav riktīgi, ko zaķi kaut ko, protams, nekāpja. Un tad arī mēs parādīsim dīrāšanu jums un arī attaugošanu, jo tas te bija tāds jautājums uzdodas. Tikko, kā mēs nomedījām, ir kā tagad pasakas laps, kas ir no pasakā dzīvojis, kas apmuļģojis vilku un arī vectēvi, jo mēs te viņu medījām kādas 3 nedēļas nevarējām nekādīgi dabūt, jo vietējie lāčplieki bija bišķi viņu sabaidījuši un no peles pīkstiem viņa muka apmēram kā raķeti. Tāpēc izvēlējāmies situāciju tādu, ka viņi gāja no meža uz birzi, vienkārši un aizgājām un sagaidījām. Jebkuru kažoku zvēru nomedījot, pirmais ir jāapstās, kāds viņš ir, tad mēs paņemam viņu, apstamies, kāds viņš izstās, tas ir muguru visu pusi, kur viņi tā ir ņēmusies un kausies, ka pat asti zaudējusi riest laikā, apstamies arī vēderu pusi, lai viss ir kārtībā. Ja tas izdarīts, atgriežam priekškājas, līdz locītavai pirmajai, tas ir šitai vietai, lai viņas veido it kā tādu trubiņu, lai veidojās trubiņu, un ģērējot to ādu, viņi tur neatplīst vaļā. Tad ņemam pakaļējās kājas, griežam šeit pa mālu uz tūplu, vai ne, tā lai akodmat viss tā aizmugurējā daļa arī būtu izģērēta un būtu klāt pie muguras. Jā, tas kādreiz ir, kad vienkārši griež te tā taisnu, tad tas gabals aiziet it kā pie vēdera puses un nekur neizmantojās. Tālāk vienkārši tiek bišķi kā nepareizi tas izdarīts. Tad atdīrājam aizmugurējās kājas. Vienu un otru, ja gribiet uzpircējiem pēc idejas nagi nav vajadzīgi, bet ja gribiet kaut ko smuku uztaisīt, protams, tos nagus var dīrāt ārā, tas, protams, aizņem atkal kārtību reizi laiku, bet tā, ja mēs vienkārši gribam viņu notirgot, tad tiem cilvēkiem, kas pērk kažokāds, nagi nav vajadzīgi dotā momentā, tāpēc var viņus vienkārši dīrēt nost. Otro kāju tāpat arī, ar šitu te garu malu mēs paņemam viņu tā līniju un apgriežam. Un atdīrējam nost. Darām to tā, kā atdīrējam vienu pusi, otrs pusi, ka viņš jau kopā, tad izbāžam cauri pirkstu. Šeit pat var spēku vienkārši viņš noraut, tā negriezt. Te bišķi jāuzmanās, lai mēs nesaplēstu kaut ko. Skatāmies te, kur mums tas tūplis ir. Šitā te mēs tikuši esam, tad mēs atgriežam augšējo pusi vaļā. Tas ir tā. Un arī šeit priekšpusi. Šit var atgriežam vaļā. Pavalkam viņu bišķi lejā, jo tagad mēs pēc šitās te operācijas mēs viņu kārsim augšā, lai mēs tālāk strādāsim jau ar dzīvnieku. Pakabinācija. Šigor uztaisam vienkārši cilpu, uzmetam uz pakaļajām kājām, lai viņi pat mest locītavas vietā.
ātro galu uzceļam augšā uz koku. Tas mūs uzliks, tā ir nākšais process, jādīrā asti. Asti dīrāšanai var izmantot visādas koķeļus un spīles, visādas palīgi līdzekļus, bet, nu, kamēr krāmpis ir, principā tas nav vajadzīgs, jo arī viņi padīrāt kādu gabaliņu, vai ne, tā pagriežot, lai tur, tad mēs jūtam, ka nāk kaut kas līdzi, vai ne. Līdz pusē viņi padīrāt var, jāstāsta, vai viņi nav traumēti, nav kosti, tad, protams, viņi grūtāk novilkt, izvilkt ārā no turienes. Viņi nedaudz traumēti, jo viņi kost, un tad vienkārši paņemam pirkstiem kopā, izvalkam ārā. Jums krāms ir, tad nekādas problēmas. Tas ir iestā asti zaudējis, tēviņš sitoties pa mīli, nu tā viņi tik gājas. Un, protams, asti izgriežam ārā līdz galam, lai viņi nav tādi. Kad tas izdarīts, principā, tad tāds tehnisks darbs ir vairāk, tā kā viņi mūs mīkst, mūs nevajag kājas piegriezt pie ausīm, ja mūs viņi ir jau sacieties, nu, sastingus, tad jāpieliek kājas pie ausīm, lai nepārautu hādu. Nu, viss. Norājām uz leju, šeit pie priekšējām kājām. Atkal vienkārši izspiežam pirksts ārā un izvalkam priekšējās kājas vienu. Lodīt nākas ārā, pilna palka. Nedaudz izdarījusi skādi, tādas vietas, protams, jāattauko ir un tādi ir jāizšķir, lai viņi ģēras procesa laikā neizveido kaut kādu caurumu. Nu, šeit. Un galvu, protams, galvu mēs atdīrāsim. Pavākam viņu višķi. Viņš nāk, mums te netrās. Auss tiek atgriezts. Acēm višķi prātīgāk tas jādara, nu, lai tur neiegriežam kaut kāds caurums vai ko. Tas jādīrā. Protams, vieglāk ir dīrāt, kad ir jau dzīvnieks sastindzis, bet, nu, var arī dīrāt. Viņš vienkārši tā neasiņo, šādā situācija tāda mierīgāk tā dīrāšana ir. Kad asiņo, tad jāstāst, lai neiegriežamies kaut kādā. Nu, un gatavi. Šitā, protams, ir arī jātauko, nedaudz tauku. Šitā vieta ir jātauko un jāsašvei. Neliels. Un skrimšļi jāizrauj no ausīm. Tas arī būs viss.
Ir interesanti tas, ka ūdens zvērus mēs visi ļoti dīram, tikai bebuši dīram ļoti tīri. Sauszemes zvēri, kas ir janot laps, celnams ūdens seska, mēs varam dīrāt ar visiem taukiem, jo mēs veiksim tūlīt viņu attaukošanu. Kažoku zvēru medīšanai mums jāievēroja divas lietas. Pirmkārt, medījot viņus, mums jāmedī viņi korekti, lai nav tā, kad ir iešauts kaut kur pakaļā vai kur, un kad tā āda nav galīgi kur likt. Jāšauj ir konkrēti pa lāpstiņu vai arī pat uz priekšu šajā vietā, nekad redzams ir mazs caurums ieejas, iziešanas lodi bišķi lielāki, bet to mēs varam arī attaukojot, mēs paņemsim nost un arī aizšūsim to vietu ciet, lai viņš ļoti korekti izstās. Divas lietas pie attaukošanas, kas ir vajadzīgs šis, un šis ir slīps, ko mēs ņemsim taukus nost. Šis ir priekš kam, lai mēs varētu skrimšļus no ausīm izraut ārā, vienkārši paņemam un izraujam, jo viņi pēc tam sasēlot, lai mums tur nav tā, ka tās ausis ir vienkārši plikas. Ir vēl viens variants, taksidermistu variants, ka viņi vienkārši tiek ar skalpeli pat. Ar skalpeli tiek viss tur atdīrāts vai ne un sakārtots, bet tik smalki mums dotā momentā nav vajadzīgs, jo vienkārši mēs gatavojam ādu pārdošanu vai arī paši priekš sev, priekš kādu izstrādājumu vai kam taisīšanai. Izņemam ārā no ausīm skrimšļus. Viņi paliek, redziet. Tāda. Ausīte ir tīra. Mēs viņu arī sasālīsim. Šeit arī no tām malām var skrimšļus paņemt nost, vai ne? Un redz, kāds viņš paliek tāds. Vienai ausī un otrajā ausī arī to pašu mēs izdarām. Savāksim šeit. Ja mēs gribam tā, lai tauks paliek kaut kādam apaklē vai ko, tad, protams, tad viņš ir jādara tas ir ar skalpeli, tad tiek izņemta tikai abas puses ādas paliek un tiek izņemta tikai pats skrimslīts ārā. Bet normāli, ka kaut kādu šeptēm mums tas nav vajadzīgs, šitā mums ar to pietiek. Tad, lai mēs to veiktu, vajadzīgs ir slīps, kur mēs viņus liksim žāvēties un arī kur tiek tauki noņemt. Tad liekam mūsu nomedīto dzīvnieku virsū uz šo, uzliekam uz avīzi, uz kāju, lai mēs nenosmērētu piks vai kaut kādu. Un uzmocam viņu virsū, pēc vērni uzmocam mēs viņu virsū. Un varbūt pats pirmais moments, tas ir grūtākais. Arī šeit mēs paņemsim vienu avīzi salokam, lai mūs viņi nedurtos iekšā, slīpējot nost, attaukojot dzīvnieku, nedurtos iekšā rokā, vai ne? Mēs salokam avīzi un ieliekam šeit iekšā, lai viņš vieglāk ietur. Pirmais moments izlaižam vienu slīpu. Arī tā kā ziema ir pietiekami barga, ja tauku pārāk daudz dzīvniekiem nav, bet lai mēs sagatavotu kvalitatīvu un ļoti labu ādas arī vai paši sev, lai mums būtu viņas izcils, tad vajadzīgi, protams, ir šī attaukošana. Iztaisam vienu strīpu cauri un tad mēs no vienas puses sākam vienkārši attaukot. Šī te paņemam nost tās maliņas. Tas process it kā nav sarežģīts, nav grūts, vienkārši un ar drausmīgi daudz laika neizņem. Varam mēs te palīdzēt viņas tā ar rokām, jo janat sunim ir ļoti viegli, jo viņš ir ļoti taukains, un tad arī tie tauki ļoti viegli tā viss tā masīvi nāk nost, vai ne? Lapsām redz, arī ja viņas būtu tik, jo dzīvnieks taukaināks, jo viņi vieglāk attaukot pēc idejas, tā ir jāsaka. Mugura, protams, ir visstingrākā un visvieglākā vieta to darīt. Tā drošāk.
ādas tā akurātāk vajag, lai viņš tīrāks ir. Arī noteikti tāds faktors, ka, ja viņš ir ļoti taukains, tas dzīvnieks, viņš jau neizsalās ar cauri, ja jūs, piemēram, saliet. Ja jūs žāvējat, tad arī viņš tur tai vietās ļoti sūt, vai ne, un tas jau uzreiz to ādas kvalitāti samazina, kā saka. Ādai, ka izžāvējot, viņai visai tā jāčab ir. Nu, ka viņi ādas labi uztaisīt arī to, ja kāds to ņemās, es arī to uzreiz saprotu. Nu, tad mēs viņus pagriežam. Pagriežam uz nākšo sānu. Tad mums ir tā lodas nākšana sadā, kur nākusi ārā. Loda tās vietas ir akurātāk, kur mums ir jāņem taukot, nu, lai neizplēst vēl lielāks caurums. Mēs viņu arī uzmanīgāk to darīsim, nedaudz uzmanīgāk, vai ne, lai neizplēst vēl lielāks caurumu. Apējamies tai vietai riņķi akurāti, un pēc tam mēs atkal varam darīt jau to drošāk. Arī jāuzmanās uz vēdera. Vēderā ir pupu vietas saucamās, un tās tā akurātāk bišķi jātauko, lai jūs tai vietā vienkārši arī neizplēstu caurumu kaut kādu. Arī uzmanīgi, jo šitās vietas, kur ir, nu, āda nostik, parasti tur arī vienmēr tauks tiek atstāt, nu, tās vietiņas vajag akurātāk notīrīt, lai viņas ir tīras, un, ja jūs gadījumā saliet, tad viņš labāk sastāvlīsies, ja jūs kaltējiet, tad arī viņam divreiz vieglāk būs izģīt. Tā iespējams. Nu. Nu, re. Vēl arī, protams, žāvēšanas laikā jūs varat ar sausām avīzēm viņš žūst paslaucīt, lai viņš labāk ir, nu, labāk nožūst un ir kvalitīvāk tāda pats, ja jūs viņus sāliet. Arī, protams, šitāda sasālīt tāda būs daudz labāk, daudz prišāk. Tad te var pastiet vēl uz leju. Šo vietu, protams, jāizšūt ciet mums, lai nebūtu te. Nu, šitādi ir labi attāvu, ko tādi ir. Tas pats arī uz janos suņiem. Arī, ka jūs viņu žāvējiet, ja viņi apkaltus jau paliek tādi čabīgi, tad viņš jāņem no spīles ir un jāgriež otrādi, lai akotmats būtu uz ārpusi, vai ne? Un tad jūs variet vienkārši, ja viņš vēl ir tāds, nu, vēl viņam jābūt, tai forma vēl nav pieņēmis savu, tad varat tūlīt apkaļ uz spīli un pažāvēt. Ja ne, tad jau jūs varat pakabināt 18–19 grādos, lai tā āda jau žūst, un tad viņi būs augstākās klases. Ja jūs saliet, protams, tad jūs vienkārši viņu sasāliet ar akotmatu uz āru tādā veidā un noliekiet guļus kaut kādā vannā, kuru var noticēt viss tas šķidrums, vai arī pakabiniet, nu, lai viņi sasālīt ir savus sāli, tāpat tur viss kārtībā viņai būs. Bet varētu likt tādā gadījumā nolikt guļus vienkārši, nu, un tā viņu uzglabāt. Tas arī būtu viss.